nesākas ne ar domām par materiāliem labumiem, ne ar pienākumu apziņu. Darbs iesākas ar izbrīnu. Darbs nav ne slavas, ne goda lieta, un nav ne liels, ne cēls, ne skaists. Nemeklējiet vārdus, ar kuriem izteikt darba lielumu. Tādu vārdu nemaz nav. Vārds darbs ir pamatvārds. No tā radušies visi vārdi, visas krāsas, visas melodijas. Radusies cilvēku pasaule. Darbs ir ikdienas brīnums. Šodien mēs runājam par 200 gadu ilgu laika posmu, kurā radusies līgatne, veidojusies un attīstījusies pateicoties darba rūķiem. Gan smalkās skolās skolotiem inženieriem, gan fabrikas strādniekiem, grāmatvežiem, dārzniekiem, skolotājiem, rūpīgām saimniecēm. Visiem, kuriem paveicies līgatnē dzīvot un strādāt. Jā, šodien papīra fabrikas skursteņi vairs nekūp un darbs fabrikā ir apstājies, bet dzīve līgatnē turpinās. Un arī darbs turpinās. Mūsu pienākums ir saglabāt fabrikas atstāto mantojumu un saprast, kādai līgatnē būt turpmāk. Un, lai runātu par līgatni toreiz un tagad, un kas vēl svarīgāk nākotnē, vārds tiek dots Līgatnes novada domas priekšsēdētājam Aināram Šteinam. Labdien, mīļie līgatnieši, labdien, papīra fabrikas strādnieki, daudzi arī mani kolēģi, jo katrs līgatnieks jau kādu laiku ir bijis saistīts ar darbu fabrikā. Dažs nostrādājis visu mūžu, dažs vairākus 10 gadus, dažs varbūt tikai kādu gadu, bet principā katrs līgatnieks ir saistīts ar Līgatnes papīra fabriku. Un mēs visi, kas šeit dzīvojam, esam saistīti ar šo mūsu fabriku, jo pirms 200 gadiem 2 Baltvaldes uzņēmēji šeit nopirka zemi, lai uzbūvētu pirmo papīra manufaktūru. Viņi izvēlējās šo vietu 2 iemeslu dēļ. Dēļ Līgatnes upes un dēļ mūsu, kā es smējos, augstkalnu reliefu. Jo tā laika augstie inženieri un tiešām, jāteic, ar visaugstākiem izcilības vārdiem saprata, ka izmantojot šo upi, šo kalnu reliefu, ir iespējams dabūt nepieciešamos energoresursus un ražot ļoti augstas kvalitātes papīru. Un tiešām jau 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā Līgatnes papīrs bija slavens visā pasaulē. Un to radīja cilvēki. To radīja cilvēki, meistari, inženieri, strādnieki un jebkurš fabrikas strādnieks vienalga, kādu viņš neieņēma amatu vai posteni, viņš bija un vienmēr ir bijis visaugstākajā godā. Cilvēks papīra ražošanai vienmēr ir bijis un būs vissvarīgākais. Atcerēsimies un paskatīsimies uz Līgatni 19. gadsimta beigās, 20. gadsimta sākumā, uz šīm kolosālajām kultūra vēsturiskajām ēkām Mencerdorfa dzimta toreiz strauji attīstīja Līgatni. Un viss tas tika darīts rūpēs par papīra fabrikas strādniekiem. Šis kultūras nams, aptieka, slimnīca, dzemdību nams, daudzās dzīvojamās mājas, elektrība, malka, viss tika darīts, lai strādniekiem nebūtu daudz jādomā un jārūpējās un jākreņķējās par savu ikdienas dzīvi, bet lai viņi visu enerģiju varētu veltīt darbam fabrikā. Un tā tas arī bija. Un tas deva Līgatnes papīram godu gan Latvijā, gan Eiropā,
gan visur plašajā pasaulē. Un mēs no šiem stāstiem, no šiem vēstures stāstiem varam ļoti daudz mācīties. Un šodien pie mums šeit Līgatnē atbrauc ļoti daudz ciemiņu tūristi. Viņi klausās un brīnās, kā tas varēja būt pirms 100, 150, 50 gadiem. Mēs paši ražojām sev elektrību, pilnībā apgādājām. Mums bija skolas, slimnīcas, kultūras iestādes. Mēs pelnījām zeltu. Un ziniet, uz 40. gadu Līgatnes papīra fabrika bija ļoti bagāta. Diemžēl tagad šajā privatizācijas vai atpakaļ atgūšanas laikā Līgatne šīs materiālās vērtības neieguva. Bet mums ir palicis milzīgi vērtīgs, neizmērojami vērtīgs kultūra vēsturiskais mantojums. Un šāds koka apbūves industriālais komplekss ir vienīgais Eiropā. Mums ir ar ko lepoties ik uz soļu. Bet visvairāk mums ir ko lepoties par saviem cilvēkiem, par savām dzimtām, jo līgatnieši ļoti daudz ģimenes ir 3, 4, 5 paudzēs šeit dzīvojuši un strādājuši. Un mēs visi zinām stāstus par līgatnieti. Šeit nemaz tik viegli nav ienākt. Kļūt par līgatnieti. Agrāk, es domāju arī tagad, tas nemaz nav tik viegli. Un tas ir tāds noslēgtās komunas princips, kas šeit ir valdījis 200 gadus, un kas varbūt labi turpina šeit valdīt un attīstīties arī šodien. Mēs visi, kas šeit esam savējie. Un mums ir ļoti svarīgi. Katra iela, katra māja, mums ir ļoti svarīgi mūsu papīra fabrika. Mēs vienmēr satiekamies godos, ciemos, un arī tāpēc šodien mēs nedaudz gribējām šo pasākumu tādu organizēt, lai sanāktu kopā fabrikā un atcerētos tos senos laikus. Atcerieties, kā bija. Katra jubileja, katras viesības, katra pensijā izvadīšana, viss tika svinēts. Līgatnieši vienmēr atrad laiku svētkiem. Bet līgatnieši vienmēr ļoti cītīgi un, kas ļoti svarīgi, ļoti kvalitatīvi ir pratuši strādāt. Tas ir Līgatnes goda turējis Eiropā un pasaulē. Es esmu ar Līgatni saistīts 47 gadus. Esmu šeit gājis bērndārzā, skolā. Esmu strādājis papīra fabrikā, gan elektrocehā, gan pie papīra mašīnas. Esmu izložņājis krustu šķērs katra fabrikas stūrīti, jo būdams tāds pavisam mazs puika gāja. Jau diemžēl uz neesošo 4. papīra mašīnu pie mammas, pie tēta. Atceros, kā mamma griez bobīnes, strādāja pie papīra mašīnas. Atceros tās naktis, kad naktīs iezvanījās telefons, jo kaut kas bija papīra mašīnai noticies, un tētim vajadzēja skriet uz darbu, lai palaistu mašīnu. Un nevienam tas nebija nekad par apgrūtinājumu, jo katrs strādāja savai fabrikai. Atceros, kā mazs bērns būdams vakaros gāja uz sardas pretīm. Mamma nāca 10. no maiņas mājās. Tas bija tāds dzīves ritms, tāds dzīves stils, un katrs mēs bijām kopā ar fabriku. Un tad es tā sēžot un domāju, ko es šodien pastāstīšu, es atceros par ļoti daudziem darba kolēģiem, kuru jau vairs nav. Un es viņus atceros ar vislabāko vārdu. Un es domāju, ka katram no mums ir šādas atmiņas par mūsu darba kolēģiem.
par mūsu vecākiem, vecvecākiem, kas visu mūžu ir veltījuši darbam Līgas papīra fabrikā. Tāpēc es aicinu pieminēt mūsu kolēģis, aizgājušos kolēģis ar nelielu klusumu brīdi. Paldies. Bet vēl es turpinājumā gribēju pastāstīt vienu pirms pāris nedēļām nosapņotu sapni. Tas sapnis bija tik skaidrs, viņš bija tik tīrs. Es katru dienu šo sapni atceros, un tur bija tā, ka es gāju starp augšā pa ceļu, kas iet uz ugunsdzēsēju depo gar fabriku, un es skatos, fabrika strādā. Un es tā iedomājos ārprāts, vai tiešām ir noticis tas brīnums, un papīra fabrika strādā. Un es eju ar tādu lepnumu, un es domāju, tas tiešām ir noticis manā laikā, kamēr es esmu priekšsēdētājs. Tiešām fabrika ir atsākusi darbu. Un man tās domas ar katru dienu vairāk un vairāk pārņem. Atceros, tur gāja daudz cilvēku, es satikos ar to fabrikas vadītāju. Un es viņam saku, ko jūs te darat tagad? Un kā? Viņš saka, jā, mēs tagad fabrikā ir 135 strādnieki, mēs tagad ražojam uz tās pašas papīra mašīnas, bet nevis pelēko kartonu, bet balto kartonu, un tas tur ir divreiz vērtīgāks, un mums te bišķīgi problēmas ir atrast kadrus, bet visā visumā iet labi, un es no rīta pamodos. Un ir tā, ka man tā bilde visu laiku ir priekšā. Un tad es tā iedomājos pie sevis. Man tiešām ir dzīvē bieži bijis tā, ka man sapni piepildās. Un jo es vairāk par šo sapni domāju, jo es vairāk saprotu, ka tā ļoti iespējams ir tuva realitāte. Un tagad man jau kaut kur pēdējā brīdī liekas, ka tūlīt tiks aicināti kopā fabrikas strādnieki, lai sakomplektētu brigādes, lai jau nākamajā pavasarī papīra fabrikā atkal klūpētu skurstenis. Es lūdzu Dievu, lai šis sapnis piepildītos. Lai Dievs svētītu manu fabriku, manu tēvu zem līgatni, lai Dievs svētītu Latviju. Oh
Ir pavisam agrs, saule vēl nav uzlēkusi. Baraku mājas mazajā virtuvītē viņa vāra rīta tēju, smērēs viesmaizes sev un vīram un saliek ļodiņās rīta tieši bērniem, tiem, kuri vēl mazāki un guļ. Lielais dēls pārnāks no rīta maiņas, ja gribēs ko ēst, lai pieliekamajā meklē pats, un viņa palēnām košas uz darbu. Nemaz jau viņa nebija tik veca, šī sirmot sākusī fabrikas strādniece, un pa kuru laiku, lai noveco, ja viss mūžs paskrējas vienās puķēs un dziesmās.